Tā, labu vakaru visiem, tauta Latvijā. Ātrais īsais video no Amerikas. Te ir situācija, kur kaut kāds incidents ir bijis ar vienu saimnieku, laikam viņš tur, nezinu, galinājis suni, kaut kā suns viņam uzbrucis vai kas vai ko, un 2 minūtes garš, es domāju, jāpaskatās. Interesēja, kas tur īsti ir, tiem rakstīts, ka kaimiņš ir kaut ko palīdzējis, gājis palīgā, laikam šitas puisis ir tas kaimiņš, ja? Labi, kad te ieskatās, viņam arī laikam tur visas rokas, redziet, tur, kur visur, ja, ir tetovējumi, ja? Labi, es, saprotu, tur, grēcinieki, okei, pēc Bībeles mēs redzam, neglābti grēcinieki, laiku beigas, ja? Sātans panāk, ka šie cilvēki aptetovē, jeb uzliek šīs sātanas, jeb šīs demoniskās visādas zīmes vai zīmējumus, vienalga sauciet, kā gribiet, tie visi ir no sātana, no demona, un tas ir demonisks, un cilvēkus, šis tetovēšanas gars pārņem, un nenormāli, es to esmu ievērojis pēdējo, 2, 3, 4 kaut kādu vai 5 gadu laikā, burtiski tagad tā ir epidēmija pasaulē. Bet paskatieties uz vienu dāmu, kas viņai ķēdītē karājās kaklā un kāda izskatās tā dāma. Saprotiet? Un tas ir tas deception vai kā angliski, ja? Pievilšanas laiks. Mēs dzīvojam pēdējos laikos, jo tulīt jūs ieraudzīsiet, ja, kāda ir kombinācija, kas sievietei karājās kaklā un kāda viņa izskatās. Un tad saprotiet, ka mēs dzīvojam pēdējos laikos un lūdzu neviens nepievilieties, jo Bībele saka, ka šādi izskatīsies laiku beigu, tur, ticīgie, neticīgie, sakot, Bībele par visiem runā. Ja, it īpaši kādi izskatīsies, tā saucamie ticīgie laiku beigās, kādi viņi būs, un te ir viens eksemplārs, That dog was not letting go. And you could hear like somebody screaming for help. Escontita's sister Cheyenne called 911 during all the chaos. My brother had stabbed it several times with the machete and then with the butcher. Tauta Latvijā skatāties, kaklā ir krustiņš, bet notetovēti ir, paskatieties, uz vaiga, ja, simboliņš, uz vaiga vārds, viss kakls, ja, tad obligāti, protams, krusts, ja, tad rekur roka un rekur otras rokas, kas tur pat plauksta, īsāk sakot, tauta Latvijā, lūk, šī kombinācija, tetovējumi un krustiņš kaklā, tauta Latvijā, tā ir pievilšana.